Gints Sūna ar ģimeni pirms 2 gadiem lēma par labu mājokļu iegādai, kam nepieciešams piešķirt otru elpu. Veca koka māja Jūrmalā pēc pamatīgiem pārbūves darbiem kļuvusi par viņu ģimenes īpašumu. Mēs bijām klātesoši tikko, kā būvdarbi bija tikai sākušies, un varam atskatīties uz šo posmu kopā un izvērtēt, kādus pārsteigumus māja sagādāja, kas bija viss izaicinošākais un kā darīt vēlreiz, neatkarīgi no apstākļiem. Sveiks, Gint! Čau! Ir pagājis ilgāks laiks, un es gribu apsveikt jūs ar to, ka esat jau finiša taisnē ar savas mājas renovāciju. Vai tu atceries, kāds bija pats sākums, kad māju nopirkāt? Šeit bija tā aizaugusi teritorija. Šeit bija veca, sena vasarnīca, kura mums ar sievu iekrita sirdī. Māja tika būvēta kā vasarnīca. Un ļoti bieži Jūrmalā vasarnīcas nav paredzētas dzīvošanai ziemā. Vasarnīcai bija diezgan daudz gadi, bet kopumā stāvoklis bija vērtējums kā apmierinošs, lai viņu turpmāk izmantotu kā vasarnīcu. Ja gribētu dzīvot cauru gadu, protams, ka bija nepieciešami uzlabojumi. Un tie plāni viņu atjaunot jau bija diezgan tādi ambiciozi. Diezgan ātrā laikā bija ideja, ka ātri to izdarīsim un dzīvosim. Jā, ideja bija gada laikā. Arī, teiksim, tā budžets bija plus mīnus piemests. Nav ne gads, nav arī ne budžetā neesam iekļaujušies. Un, ir vecā labā patiesība. Ja nu vienīgais tāmas nav ļoti precīzi, tad principā reizina visu ar 2. Un tad apmēram tu iegūsi to gan laiku, gan izmaksas. Protams, pa vidu bija cenu sadārdzinājums, inflācija, pēc-Covida problēmas, tad pēc tam nāca kara sekas, kas ietekmē būvniecību un vispār visu pasaulē. Tā kā ir arī objektīvi iemesli un ir arī tas, ka būvēšanas laikā rodās jaunas idejas, vēlmes, kuras gribās realizēt, un kas arī paildzina un sadārdzina visu to būvniecību. Un tā ir, kā es saprotu, plāni bija vieni, pēc tam rezultāts jau ir pavisam savādāks. Kas bija tas visizaicinošākais mājas atjaunošanas laikā? Izaicinošākais bija nenovirzīties no mērķa un nepārlikt varbūt pa daudz, nepaņemt to. Lai tas neievilktos tādā pavisam garajā stāstā, lai mēs tomēr virzītos uz to galu, jo tā jau var stādīt jaunus mērķus atkal un atkal, izdomāt vēl kaut ko jaunu, labāku, foršāku, bet tas viss tikai atvelk to brīdi, kad varētu nākt vienkārši iekšā dzīvot, un pēc tam savukārt jau var turpināt. Mājas renovācija ir viena lieta, bet noteikti ir labiekārtošana teritorijā, kas nav nemaz neliela, noteikti prasa savu laiku, savus vēlmes realizēt, kur būs kāds rododendrs un tam līdzīgi. Pastāst, kā jums veicās? Patiesībā vietas izvēle un visu šī meža mala bija tas, kāpēc mēs te faktiski nokļuvām. Un interesanti to, ka tu pēc zemes gabala uzreiz ar kaimiņiem, ar meža dzīvniekiem, mums te lapi sanāk regulāri, un citi meža zvēri, ar tālākiem kaimiņiem. Tad jāsāk veidot, tā teikt, jāsocializējās, jāiepazīstās, ir jau daudz jaunu kaimiņi iegūti, labi draugi, palīdz ar kontaktiem. Un tas patiesībā ir tāda pievienotā vērtība. Protams, kad paša tā labiekārtošanas darbi, kā man teica viens te vietējais kaimiņš, draugs, ka tie labiekārtošanas darbi tie faktiski nebeigsies nekad, jo ir pietiekoši liela teritorija ar daudz darbu. Un faktiski tu iegādājoties tādu īpašumu vai zemes gabalu, ja vien tu neesi sliņķis, vai arī, manā gadījumā man patīk darboties ārā, faktiski tu pēc tādu nopērc vēl sev jaunu hobiju vai jaunu darbošanos ar āra darbiem, kuri nekad nebeigsies. Līdz ar to tu vari tikai uz īsu brīdi kaut ko mazliet apdarīt. Redzu pagalmā arī laukakmeņu krāvu un pastāstīju, kas ir iecerēts ar šiem? Tie ir atvesti no Džūgtas puses, no manu vecvecāku puses. Mēs viņus integrēsim celiņos. Mums būs betonēti celiņi, jau daļa ir izbūvēti. Un pa vidu liksim šādus te laukakmeņus.
ienākot iekšā, pārmaiņas ir acīm redzams, Ginti. Atceros, ka mēs iepriekšā reizē vēl runājām un spriedām, kur tad varētu būt kāpnes uz otro stāvu. Kā tad ir veicies ar iekšdarbiem? Kopumā labi. Negāja tik ātri, kā cerējām. Viss sarežģītākais, visilgāko laiku prasīja jumtā apšūšana. Un radās arī izmaiņas, gan kāpņu novietojumā, gan arī krāsas ilgi domājām. Bet tik tālu esam tikuši. Pastāstīja arī par, redzu, ir kamīniņš iekurts. Kā jums ir izdevies padarīt šo māju energoefektīvu? Ar kādiem jauniem risinājumiem varbūt tās jūs esat ieviesuši? Māju mēs sildīsim ar gaisa ūdens tipu siltumsūkni un kombinācijā ar saules paneļiem uz jumtu, kur mēs pašpatēriņam ražosim elektrību un attiecīgi tas siltumsūknis arī lielu daļu to saražotās elektrības lietos, lai mēs varētu sildīt ūdeni un apkuri. Kamīns ir vairāk tāds papildus interjera elements un, protams, kādos drēgnos rudeņos, kā šodien var iekurt kamīnu, bet tas nav pamata siltķermenis šajā mājā. Tādai omulības sajūtai. Jā, protams. Jā. Ir vēl kaut kāda darba, kas noteikti ir jāpabeidz. Kas tad vēl ir? Faktiski mēs esam šobrīd stadijā tādā, ka remonta darbi ir beigušies. Vēl nav notīrīti visi celtniecības putekļi, krāsa paliekas. Un ir jau sataisītas pirmās švīkas uz svaigi krāsotām sienām. Nav vēl visas mēbeles, tā teikt aizkarstangas un dzīvošanai viss nepieciešamais. Bet, ja ļoti gribētu, varētu jau faktiski nākt iekšā dzīvot. Kā ar bērnistabām? Es atceros, ka bija plāns viņas izveidot tādas 2 līmeņu. Ir atrisināts šis jautājums? Jā, jo tas ir faktiski realizēts. Ir 2 līmeņu, 2 stāvu istabas izveidotas, lai bērniem būtu plašāka telpa, vai arī varētu zonas taisīt, kur gulēt vai spēlēties, kur mācīties. Ļāva viņiem arī iesaistīties šajā interjeru izveidē? Jā, viņi gan paši krāsoja, gan tā mēs ļāvām savās istabās izvēlēties krāsu. Un krāsas ir izvēlētas tieši tādas, kādas tajā brīdī tika izvēlētas, pēc tā brīža garstāvokļa. Bet mēs ar sievu sapratām, ka šī krāsu izvēle un vispār nebūs mūžīgas, un pēc gadiem 5 visticamākais tāpatās vajadzēs atsvaidzināt, pārkrāsot telpas, un tas nav tas paliekošākais. Labi, bērniem jūs iedavāt iespēju izvēlēties krāsas sienām, un kā jums pašiem ar sievu izdevās vienoties par kaut kādām krāsu risinājumiem, varbūt pastāstīt par sienām vairāk? Iekārtojot ģimenes mājas, faktiski ir tā, vai viens ģimenes loceklis pilnīgi vienpersoniski visu izvēlās, vai arī notiek tāda visas ģimenes vai vīru un sievas sadarbība. Ja? Un skaidrs, ka gaumas atšķirās un tā sapratne atšķirās, un viens varbūt vēlās drosmīgākus un tādus košākus krāsas un risinājumus, otrs varbūt tādus maigākus. Ja? Un konkrēti par mūsu to sarkano sienu, sieva sākotnēji nepiekrīta, domāju, ka pārāk agresīva, pārāk aktīva, un mums viņu faktiski bija pat nokrāsota tādā testa režīmā. Viss tika nokrāsots iepriekš, lai vienkārši pārbaudītu, vai tas der. Un tad mēs gājām vēl soli tālāk, ka man ļoti gribējās tādu tā kā dekoratīvo krāsojumu, bet tas izrādījās diezgan dārgs materiāls un laikietilpīgi viņu uzklāt. Un palikām pie tāda kompromisa risinājuma, kur sienām uzklājām vēsturiskā tipa apmetumu. Ja ieskatītos tuvāk, tad tas ir tāds raupšs nelīdzens apmetums, kas atgādina tādu senāku vai nelīdzināku apmetumu. Un tad mēs to testa krāsu vienkārši uzkrāsojām pa virsu un palikām pie tā, ka varētu mēģināt arī, tā kā bija man tā iecerē, ka šīs guļamistabu izbūves un koridors, gaitenis ir tieši tajā intensīvajā tonī un visur tur, kur ir logi. Ar otro stāvu tas ir gaišs balts tonis.
Jā, te ir tāda, tā kā saspēle ar toņiem. Un tas sarkanais, viņš sasaucās arī ar sarkanu brūno grīdu, kas ir tāda norūsējuša metāla, tā teikt, tekstūra krāsā. Par lampām arī nebija viegli. Lampu izvēle faktiski interjerā ir, manuprāt, viens no sarežģītākajiem, jo ir ļoti liela izvēle ar lampām. Tas nekad nav viegls tā teikt, risinājums. Sieva nopirka lampas, kas viņai patīk, bet man nepatīk beigās, un es nopirku tādas lampas, kādas man patīk, un viņai nepatīk. Un kāds rezultāts? Rezultāts ir tāds arī ir, kad ir mazliet tāds kokteilis. To droši vien, ka vajag pastīties tā viegli, pozitīvi, neiespringt uz to. Un arī to pašu lampu, ja kādreiz varēs nomainīt. Un pie tām lietām ļoti ātri pieron, un tā, kad sāksim dzīvot, iespējams, mēs to pat vairs nemanīsim vairs to. Gint, tad es saprotu, šis ir tas otrais jūsu stāvs izveidotais, tad es pieļauju, ka arī bērniem te ļoti patīk. Šī ir tā mājas daļa, kas sākotnēji nebija plānota, kas radās darba procesā. Pietiekami gaiši un interesanti risinājumi, un nojaušu, kad arī bērniem te ir kaut kāda interese. Jā, te ir viens tas režģis, lai siltums no pirmā stāva nāk te augšā, te nebūtu nekāda sildīšanas vajadzība. Un arī gaisma. Te ir vairāki logi, gan lielais logs, kur rīta saule iespīd, gan arī jumta logi ar dienvidu sauli. Un tad mums tas mājas viduts arī ir izgaismots. Un papildus gaismā bērnu istabās caur šiem te logiem. Jā, un tad tāda atrakcija, ka tie bērni ir tādā kontaktā nedaudz ar šito te otro stāvu. Tāda viena papildus tāda viesistaba vai papildus darbistaba. Ar laiku izdomāsiet to, ko te īsti iekārtot. Funkciju izdomāsim, jā. Atjaunot vecu māju vai būvēt jaunu, katrs no šiem projektiem prasa lielu spēku un izaicinājumus, tāpēc, Gint, tiešām sakam tev lielu paldies par to, ka tu ļāvi sakot līdz savu mājokļu pārvērtībām un novēlam drīzu ievākšanos un labu dzīvošanu. Paldies!